Varbūt arī jūs esat saskārušies ar ideju, ka Dievu nedrīkst likt kastītē. Tavā kastītē un manā kastītē. Bet te rodas jautājums. Piemēram, ja kāds cilvēks cenšas dzīvot patiesi un sevi atklāt, sevi darīt zinām kādam, piemēram, kāds puisis grib apprecēt kādu meiteni. Un viņš tiešām izmisīgi cenšas sevi atklāt, viņš nemelo, viņš runā to, ko viņš apsola, to viņš izdara, viņš pasaka, kādas ir viņa vērtības, un no tā viņš neatkāpsies, pat ja viņam būtu jādod savu dzīvību par tām. Bet šis cilvēks vai šī meitene atsacītos tam pieņemtu, teiktu, nē, droši vien jau, ka tas nav patiesi, un droši vien, ka tu esi daudz citādāks, nekā tu man to centies atklāt. Tas jau parādītu vienkārši to, ka šis cilvēks vai šī meitene netic vai neuztic šim otram, kurš sevi cenšas viņam atklāt, lai tas varētu viņu iepazīt. Un tad, ja nepazīst, tad arī nevar uzticēties. Un te ir tā paralēla ar daudziem ticīgiem cilvēkiem, kuri saka, jā, es ticu vai uzticos Dievam, bet nespēju pieņemt to, ko viņš ir teicis, un netur šos vārdus, šo atklāsmi, ko Dievs ir parādījis, kur mēs visu varam pārbaudīt pēc rakstiem. Netur to dārgu un saka, nē, jā, te viņš tā teica, te viņš tā darīja, bet tas jau nenozīmē, ka viņš tāds ir, vai ka viņš tā vienmēr dara, vai ka tas ir tas veids, kā mēs varam saprast, ka tas ir viņš, kas to dara. Man liekas, ka tā ir tāda neusticēšanās, tā ir patiesībā neticība, kas parādās šāda cilvēka attieksmē. Un tāpēc, lai mēs neļaujam Dievam pašam izveidot tādu tēlu par to, kas viņš ir, un atklāt mums sevi. Tāpēc mēs sakam, mēs viņu ieliksim mūsu kastītē. Tādu, kā mēs domājam, tādu, kā es gribu, tāds ir Dievs. Un vecajā derībā kādā vietā Dievs arī saka, ka tas, ka es tūdaļ jūs nesodu, jūs no tā izdarat secinājums, ka es esmu tāds pats kā jūs, kas esmu melis, kas esmu krāpnieks, kas neesmu uzticams. Draugi, tā ir pievilšana, jo Dievs, Jēzus Kristus ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats, un tas, kā viņš sevi ir atklājis, un tas, ko viņš ir teicis, šie vārdi nezudīs. Tāpēc uz tiem mēs varam paļauties, un pēc tiem mēs varam pārbaudīt visu, lai saprastu, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva, un lai mēs saprastu, kas ir labs un kas ir ļauns.